Labdien! Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Nu, tak mājas ir klāts. Nu, tādi puņķaini mēs visi staigājam, jo temperatūras svārstības liels, enerģijas svārstības liels, ir ko turēt. Bet to svaigo gaisu jau arī vajag. Šis ir viens interesants laiks. Man vienmēr ir paticis pētīt cilvēkus. Kaut kā manā redzeslokā tagad ir vīriešu suga. Nu, kaut kas dīvainis. Vai ir vīrišķīgs ar ceku uzfēnotu, vai irokeizu frizūru un nekoptu bārdu? Es nezinu, laikam esmu veca. Kaut un kur nu vēl? Nē, man patīk, ka koši ģērbjās. Ne pa to runa, es neesmu no tām tantēm, kas piekasās, jo tā ir katra izvēle. Bet tad, kad liela daļa tā ākstās, nu tur, kas tur ir individuāls? Viens dar un citi pakaļ. Garlaicīgi. Dons tika finālā. Nevieni bukmeikeri te neko vairs nenoteiks, nevieni parīģi te neko vairs nepateiks, un neviena astrologa arī ne. Jaunie laiki ir klāt, atpakaļ ceļa nav. Līdz šiem jaunajiem laikiem attīstība cilvēcei bija no josts uz leju, un tagad būs pilnīgi pretēji no josts uz augšu. Tātad nesatraucieties, mākslīgais intelekts cilvēci nesagraus, mēs sāksim rīkoties, ļaut vaļu fantāzijai, ļaut vaļu mīlestībai. Nekaunēties no vārda es tevi mīlu, un pirmkārt es mīlu Latviju. Un es mīlu savu tautu, tas ir ļoti svarīgi. Un es tiešām mīlu. Es jau nespētu nevienam palīdzēt, ja nebūtu mīlestības. Bet es mīlu arī sevi. Un sev mīlēt nav egoisms. Pie kā latviešiem ir jāpiestrādā, nu pie tā, ka nevajag turēt iekšā un nenest to pagātnes nastu līdz. Tā ir ļoti smaga un grūti. Tad mēs tādi grūdieņi būsim vēl joprojām. Nē, pagātni nost, sākam dzīvot šodien un tagad. Un tā dzīves gudrība nemaz nenāk ar naudu. Un jo mazāk naudiņas, jo labāk strādā galviņi. Un tad arī rociņas un kājiņas strādā, jo ēst, kad gribās, un jumtu virs galvas vajag, tad mēs sākam attīstīties. To plikņa šovu ugoņošanas laiks arī ir beidzies. Tagad pirmajā vietā ir dvēsele un sirds. Un tikai tā var veidoties mūsu nākotne un rītdiena. Nevis par to mēs rēķināsimies, kas mums ir izdevīgi un kas mums nav izdevīgi, bet mēs, protams, ka mācīsimies ar naudiņu arī nemētāties. Un neskatīties, vat kaimiņam ir tā, man ar to vajag. Vai katram ģimenes loceklim mašīnu vajag, tad arī nebūs šī enerģētiskā krīze, ja mēs tomēr beidzot sapratīsim, ka jāmāk taupīt. Un ka laicīgi vakarā jāiet gulēt un labi no rīta var piecelties, tas ir veselības pamats. Vai tā izklaides industrija, lai lido uz mēnesi, vai vēl labāk uz urānu, un sasalst mūžīgos ledos. Svētkus! Un tas ir mans sapnis, ka mēs varam kopā svinēt svētkus un padējot, nepētot, kas kuram mugurā un kas ar kur ir atnācis, bet vienkārši ļauties svētkiem un dejai. Un arī tur nevar domāt, kas ir pareizi un nepareizi. Ļauties jūtām. Atā.